Labrīt, labrīt, mīļie televīzijas skatītāji! Esiet sveicināti nu jau jūlija izskaņā. Vasara vēl rit pilnā sparā. Kāds bauda atpūtu, sauli, jūru, bet kāds cītīgi strādā. Noiet pirmais veiksmes stāsts. Par ko tas būs, skatieties turpinājumā. Sijā Top Food ir Latvijas uzņēmums, kas ražo kūpinātus un svaigus sierus, kā arī siera uzkodas. Šogad tika nosvinēta 10 gadu jubileja. Uzņēmumā ražotie sieri ir prasmīgu un atbildīgu siera meistaru roku darbs. Sierus gatavo tikai no svaiga un augstvērtīga Latvijas piena. To gatavošanas procesā netiek pievienoti ne konservanti, ne garšas pastiprinātāji, un produktu kvalitāti apliecina zaļās karotītes certifikāts. Šis būs lielisks našķis svētku reizēs, kā arī ātra un veselīga uzkoda ikdienas steigā. Pieejamas daudz un vienkāršas receptes, kurās var izmantot Top Food ražotos produktus. Klasiskie siera diegi būs izcila sastāvdaļa uz grila gatavotam burgeram, siera pīrāgiem vai karstmaizēm. Tomēr, ja vēlaties interesantāku garšu buķeti, vari nobaudīt siera diegus ar trifelēm, Indijas kariju, ķiplokiem, papriku vai citu garšu. Nogaršojiet un izbaudiet oriģinālo siera bizi, kas ir īstenis meistardarbs. Neparasti skaista bize no sapītiem siera diegiem, ko savām rokām darinājis siera meistars, piešķirot tai klasisko vai kūpinājuma garšu. Siera bizi var izmantot kā sastāvdaļu salātos. Tie būs sātīgi un pārsteigs ikviena siera mīļa garšas kārpiņas. Svētku rota būs siera pērlītes. Kūpinātas mozzarella siera bumbiņas ar izteikti maigu garšu, kas izkūst uz mēles. Siera bumbiņas un siera salmiņi ir iecienīts produkts arī bērnu vidū. Tāpat ļoti iecienīts produkts pircēju vidū ir kraukšķīgais siers hrum hrum. Šo sieru var pievienot zupām. Īpaši gardi tas garšos krēmzupās. Kūpinātos sierus var lieliski izbaudīt ar alu un citiem iecienītiem dzērieniem. Turpmāk tev nebūs jāsatraucas par uzkodu plati piknikā, svētkos vai jebkurā citā reizē, jo ar Top Food daudzveidīgo siera produktu piedāvājumu plate pagatavojama vien pāris minūtēs. Lai tavs piknika grosts ir bagātīgs ar siera labumiem, esi pats sev pavārs un turpmāk izmanto sieru ne tikai kā uzkodu, bet arī sastāvdaļu karstmaizēs, burgeros, zupās, salātos un citos ēdienos, kuros siers piešķirs oriģinālu un izteiktu garšu. Skaties nākamo video stāstu, un varbūt tieši šis uzņēmējs varēs realizēt tavu sapni no maza namiņa līdz lielai mājai. Sveiki, mani sauc Rolands. Esmu Black Booner uzņēmuma prokurorists, vadītājs. Mēs atrodamies šobrīd Valmierā pie mums mazajā darbnīcā, kur mēs ražojam moduļu mājas un koku karkas mājas. Vairāk vai mazāk ražojam moduļu mājas, kas sastāv gan no mazām, sākot kempinga mājiņām, līdz pat esam izstrādājuši projektus, kur ir jau 100 kvadrātmetru mājas, lielā dzīvojamās mājas, kas sastāv no vairākiem moduļiem, ko mēs varam pie klienta aizvest, nolikt gatavs, savienot kopā, pastrādāt 2 nedēļas, visu izdarīt, un māja gatava, un klients var jau nākošajā dienā iet iekšā un izmantot savu māju vajadzībām. Daudz klientu uzrunā ar saviem projektiem, jau arī būvvaldē saskaņotiem. Mēs, protams, sūtam piedāvājumus, skatāmies, vai viņiem tas apmierina, un arī var tādus projektus lielākus īstenot arī. Pārsvarā mēs strādājam uz Latvijas tirgu. Pašlaik uz eksportu vēl neesam startējuši, bet ir plānā. Mūsu cena ir ļoti atbilstoša un pieejama, var teikt, katram mūsu klientam. Un tad tie klienti var būt dažādi. Ja? Tie gan var būt kaut kādi uzņēmēji, kas grib attīstīt turismu savā īpašumā, kā kempinga mājiņas, pieņemsim, vai kaut kas tāds. Kā arī vienkārši parasti cilvēki, jaunas ģimenes, ir īpaši pieņemsim šī māja, kas mums aizmugurē, viņi iet jaunai ģimenei, jaunam pārim, ilgtermiņa dzīvošanai. Ja? Tā kā mūsu klienti ir visādi. Katru mājiņu mēs taisam tā, lai tiešām viņi ilgtermiņā kalpo. Šodien pat uztaisījām pārbaudi testu, un izrādās tests bija pārsteidzoši labs, atbilstam pasīvās mājas standartiem. Kaut gan mēs ražojam šīs ir mazās moduļu mājas līdz 60 kvadrātmetriem, kur ir pirmās ēkas grupa, kurām nav jābūt certificētām un pārbaudītām, bet paši priekš sevis pārbaudījām to, kad esam ļoti labos rādītājos un izmantojam ļoti labus materiālus. Tieši ražošanas procesā tās sākot ir membrānas, protams, pats par sevi koku materiāls C24, ja? Un arī dodam savu plusu to, ka mēs izmantojam arī pašu savu dedzināto koku apdari,
kas ir ilgmūžīgs materiāls, ko mēs piedāvājam saviem klientiem. Nu, līdz šim neviens vēl nav atteicies no šī materiāla un saprot tās vērtības, ka mēs viņiem paskaidrojam, cik labs šis materiāls ir. Un tad viss tas kopumā, jā, veido tādu labu rezultātu. Gan klienti priecīgi, gan mēs esam priecīgi par padarīt darbu. Tālāk mūsu ceļi ved uz skaisto Jēkabpili. Mēs viesosimies daudz nozaru uzņēmumā, kurš iepazīstinās jūs ar saviem jaunumiem. SIA Ošukalns daudz nozaru uzņēmums. Viss sācies 1993. gadā, un lielākais zināmākais ir kokapstrāde. Un par cik uzņēmums ir daudz nozaru, tad šobrīd kokapstrādē esam izveidojuši savu zīmolu, kas saucās Owood. Owood by Ošukalns. Zem Owooda mums ietilpst saunas apdares, saunas lāvas no mūsu pašu ražotajiem materiāliem, kas ir apse un augsnis, kā arī viss termoprodukts, terases, āra fasādes, saunas aksesuāri un viss tas, ko ražojam un ko veidojam. Es nebaidītos teikt, ka Ošukalns ir lielākais uzņēmums Eiropā, kurš veic pilna cikla saunas materiāla ražošanu. Sākot ar apaļkoka nociršanu mežā, ar tā sazāģēšanu, izkaltēšanu, vēlreiz sazāģēšanu, ēvelēšanu un sapakošanu. Mums ir arī termokamera, kas nodrošina mums saražot termoapsi un termoalksni, bet ļoti plašs sortiments ir ar materiāliem, ko paši neražo. Tā ir priede egle, no kuras ražojam termopriedi, termoegli tieši terašu konstrukcijām, pašas terases, virsklājus un sienu apdares. Tad saunai mums nāk arī tāds materiāls kā radiata no Jaunzēlandes, pieejams plats, garš, bez zariem, ekskluzīvs materiāls un termoosis, ko iepērkam Ukrainā, izstrādājam pie mums. Ja impregnēts materiāls ar ķīmikāliju tiek piesātināts ārējos 2–3 mm, tad termokokam varam redzēt, ka viņš ir izkarsēts visā tā šķērsgriezumā. Tas droši vien arī nodrošina to, ka viņš, nezinu, vai pareizi teikt, nedzīvs koks, jo tur nav ne cukuru, tur nav mitruma, tur nav sveķu. Viss ir izdedzināts un viņš negaršo ne kukaiņiem, ne ietekmējās no lietus. Mēs savu materiālu testējam Vācijā universitātē uz Durability Class testu, kas ir ilgmūžības certifikāts, un mums ir visiem mūsu materiāliem D1 klase, tas nozīmē visaugstākā klase. Termokoks, tas ir garants ilgmūžībai. Uzņēmums Junek Montāža pastāv jau 22 gadus. Protams, mēs ar to profesionāli nodarbojamies krietni ilgāk. Uzņēmums Junek Montāža nodarbojas ar inženiertīklu izbūvi. Tātad tie ir apkure, ventilācija, kondicionēšana, siltumtrases, skatlumājas, velkam gāzes vadus, propāna stacijas būvējam, dabasgāzes tīklus būvējam, ūdensvadu kanalizācijas sistēmas būvējam. No siltuma ziņā mums malkas katlus stādam augšā, stādam granulu katlus, gāzes katlus, siltumsūkņus, arī solārās sistēmas būvējam, tā skaitā elektropaneļus liekam, jā, ir vairāki projekti mums, jā, par cik tas saistīts ar siltumsūkņu izbūvi, jā, tā kā praktiski visās jomās varam strādāt. Pateicoties pieredzē, jā, un to, ka mēs esam strādājuši visdažādākiem materiāliem, jā, ar visdažādākajām iekārtām, jā, protams, gadu gaitā tas ir izkristalizējies, jā, un praktiski esam izvēlējušies, jā, to ceļu turpināt ar Fīsmana iekārtām, jā, par cik ir nosegts visas sfēras, jā, ir ventilācijā, kondicionēšanā un siltumtehnikā. Ja, ir pārstāvēts diezgan labi. Tehnika ir kvalitatīva, šeit ir pārstāvniecība, tātad atbalsts, ja, ar detaļām, ar informāciju. Ja, ir ļoti labs, un tāpēc mums ir vienkāršāk strādāt un saviem klientiem garantēt kvalitāti un servisu. Mēs principā esam diezgan elastīgi. Ja, mēs varam izprojektēt ekskluzīvu apkuras sistēmu, ja, mēs varam, teiksim, izprojektēt vienkāršu apkuras sistēmu, ja, tā kā atkarībā no vajadzībām, atkarībā no plānotajām investīcijām, ja, mēs varam jebko piedāvāt. Ja, teiksim, lētāku, dārgāku, ja, tā nav problēma. Ja, viss ir atkarīgs, ja, kas cilvēkiem vajadzīgs, ja, un vai šis lētums ir pamatotāks.
Kā tev liekas, cik šajā ražotnē šobrīd ir mājas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 un 8. Un tajā galā es redzu vēl, zini, šeit kopā ir aptuveni 20 mājas. Un tas vēl esot maz, jo citās reizēs šeit esot vēl vairāk. Mēs esam uzņēmums Bovard. Pasaulē 5 gadus mēs ražojam moduļu un paneļu mājas, bet kopumā būvniecībā esam jau aptuveni 15 gadus. Un pamat tirgus mums ir eksports. Aptuveni 90% mūsu māja iet uz eksportu uz Skandināviju, Nīderlandi, Vāciju, Dāniju. Bovard tipveida projektu ir aptuveni 18–19 projektu. Mums ir tipveida. Mēs taisam arī klientu individuālās projektus, individuālās pasūtījumus. Tas pats ir arī attiecīgi uz mūsu tipveida projektiem. Jebkuru mūsu tipveida projektu mēs varam pārtaisīt, attiecīgi paplašināt to māju, pagarināt, paaugstināt, izmainīt telpu izkārtojumu plānu, logus, fasādes un tā tālāk. Tāpēc arī ļoti atšķirās klienti, ko sūta pieņemti tajā pašā Latvijā, Dānijā, Nīderlandē, Vācijā vai kaut kādā Skandināvijā. Tā kā mūsu pamattirgus ir Īslande, ko mēs taisam, es teiktu, pat 80% iet uz mūsu produktus uz Īslandi, tur pārsvarā klients izvēlās skārda rukī metāla fasādes, gan jumtu. Latvijā, Dānijā, Nīderlandē cilvēki pārsvarā izvēlās apdari fasādei koku. Izmantojam tikai labu kalibrētu evolētu materiālu priekš mūsu karkasas, kas ir C24, ko mēs pārsvarā pērkam no patas. Jumts fasādes ir Rukī, kas ir vispasaulē zināms populārs brands. Tāpat izolācijas ir attiecīgi Rockwool, kas ir Dānijas ražojums. Un arī attiecīgi izmantojam membrānas un ampak vai sīgi, kas ir ļoti svarīgi, jo koka mājām ir ļoti svarīgi gan tas koks, gan tāpat ventilācijas, visas membrānas, kas ir mēs ļoti attiecīgi uz to skatāmies un pievēršam ļoti lielu uzmanību. Un, protams, ka logi. Logi mums ir 7 kameras, 3 stikli, rehaus, PVC, bet, attiecīgi arī uz attiecīgiem projektiem varam izmantot arī alumīniju. Vidēji mūsu mājas tiek taisītas, ja mēs runājam par standarta ejošākajiem projektiem, kas ir 48, 52 kvadrāti ejošākie, kas ir vidēji aizņem 3,5–4 mēnešu vienas mājas izgatavošana, bet mums ir pēdējā laikā diezgan daudz taisam no 2–3 moduļiem, pārsvarā no 2, kas ir 110, 105 kvadrāti. Pa pēdējiem 2,5–3 gadiem mēs esam uztaisījuši jau 80 mājas, un attiecīgi tur kvadratūra bija mazākā mājas, ir pāris uztaisīts 24, bet vidēji pārsvarā tās mājas diezgan lielas, 50, 60 un arī 80 kvadrāti. Mūsu uzņēmuma plāni nākotnes ir paplašināt mūsu ražotni, attiecīgi palielināt kapacitāti saražoto māju ziņā, kaut kur ap 20% lēt gadā. Un noteikti mums jau diezgan nopietni izskatām atvērt vēl vienu filiāli ārzemēs, kas varētu būt vai no Amerika, vai no Kanāda, vai no Austrālija. Bovard uzņēmuma panākuma atslēga ir noteikti mūsu komanda, kas noteikti mēs uzskatām, ka mums ir apvienojušies kopā daudz zinoši profesionāļi, kas kopā arī to visu produktu veido, un katru māju mēs mēģinām uzlabot, uztaisīt labāku, modernāku, un viennozīmīgi, ka mūsu komanda, mūsu arhitekti, inženieri, ražotnes darbinieki un visi ofisa darbinieki, visi kopā tas kodols arī veido to uzņēmumu panākumu atslēgu. Turpinājumā mums ir sagatavoti vēl daži interesanti un veiksmīgi stāsti, kas iespējams tieši tev varētu noderēt. Šobrīd esam Ārens salonā, kas atrodas Deko centrs kvartālā. Ārens ir ģimenes uzņēmums ar 30 gadu pieredzi mēbeļu ražošanā. Tikko esam atvēruši jaunu pārstāvniecību Latvijā, un šeit var apskatīt skaistu jaunu ekspozīciju. Noteikti būtu jāpiemina, ka piedāvājam pilnu servisa pakalpojumus. Pie mums var atnākt ar vienkārši ideju, bet aiziet jau ar pilnīgi gatavu projektu un gaidīt, kad jau meistars atbrauks un sāks montēt virtuvi. Piedāvājam interesantus jaunus risinājumus, vienalga, vai tev ir ļoti maza virtuvīte, vai tev ir milzīga māja un plaša virtuve, mēs vienmēr atradīsim tādu interesantu foršu risinājumu, kas būs tiešām ir ērts un skaists, un cilvēks būs priecīgs katru rītu ienākt savā virtuvē un iedzert kafiju. Rūpnīca mums atrodas Tartu un ir 1,5 hektāru liela. Katru mēnesi mēs vidēji saražojam 600 virtuves. Un ir tā, ka vienalga, vai cilvēks atnāk pie
mums bez idejām, bet viņam vajag virtuvi, vai atnāk pie mums ar 30 Pinterest bildēm. Mēs vienmēr cenšamies atrast tādu interesantu risinājumu. Un process notiek sekojoši, ka tad, kad cilvēks atnāk, mēs parādam viņam salonu, un tad viņš pasaka, kādā stilā viņš grib virtuvi. Tad mēs izstrādājam dizaina projektu, noteikti saskaņojam gan mēbeles, gan tehniku, gan santehniku. Un tad nākamais mēs jau slēdzam līgumu, principā. Un tad ir jāpagaida nedaudz, atkarīgs no tā, cik ir noslogota rūpnīca, un notiek jau nākamais ir montāžas process. Piedāvājam plašu materiālu sortimentu. Materiālus iepērkam Itālijā, Šveicē, Austrijā un varam piedāvāt virtuvi noteikti, kas būs draudzīgi jūsu budžetam. Un pat, ja jums vispār nav ideju, noteikti brauciet pie mums ciemos. Mums salonā ir 6 pilnizmēra virtuves. Mums ir tiešām ļoti sirsnīgi dizaineri. Viņi jums palīdzēs noteikti izdomāt jūsu sapņu virtuvi. Mēbeļu nams ir lielākais mēbeļu tirdzniecības uzņēmums Latvijā, kurš piedāvā plašu mēbeļu izvēli no dabīgā koka, dažādos stilos, virzienos un dekoros. Dažādu krāsu palete mūsu mēbelēm ļaus jūsu viesistabu noformēt ar gaumi. Funkcionalitāte un ērtība ir galvenais princips, kas jāņem vērā izvēloties mēbeles ēdamistabai. Augstie krēsli ar karaliskajām atzveltnēm, plati ēdamgaldi ar izliektām kājām, elegantas, greznas, mīkstās mēbeles, smalku audumu un dabīgās ādas mēbeļu priekšmeti, kas izpildīti klasiskajā stilā. Vienmēr būs modes virsotnē. Veikalā ir arī plaša dekoru un aksesuāru izvēle, kas interjeram pievienos interesantus akcentus, padarot to īpašu un neatvairāmu. Interjera priekšmeti būs brīnišķīgs papildinājums jūsu mēbelēm, bet biroja mēbeļu nodaļā jūs atradīsiet kā kompaktas mēbeles mazam birojam, tā arī ekskluzīvus risinājumus biroja vadītājam. Mēbeļu nams piedāvā gan klasiskus, gan mūsdienīgus dīvānu modeļus. Pie mums ir liela dīvānu izvēle no dabīgās ādas. Tādi lieliski iederas gan dzīvoklī, gan birojā. Mūsu veikalā jūs atradīsiet arī lielu guļamistabas garnitūru daudzveidību, gan klasiskā, gan mūsdienīgā stilā, kā arī atsevišķas gultas, matračus, skapjus un mēbeles priekšnamam. Bet virtuves mēbeļu nodaļa piedāvā virtuves garnitūras un atsevišķas virtuves daļas plašā klāstā, gan gatavos risinājumos, gan arī nokomplektējot virtuvi pēc savām vajadzībām un izmēriem. Mēbeļu nams piedāvā dažādās pasaules valstīs ražotas mēbeles, turklāt visdažādākajām pircēju kategorijām. Visas mēbeles ir atrodamas mūsu noliktavā un ir pieejamas uzreiz. Lai kādas būtu jūsu vēlmes, šeit vienmēr atradīsiet to, ko vēlaties tieši jūs. Labdien, mani sauc Pēters Japins, es pārstāvu uzņēmumu PV Servis. Mēs nodarbojamies ar elektromontāžas darbiem un tā skaitā arī saules paneļu montāžu. Pirmsākumi ir jau 10 gadus atpakaļ. Pēdējie 4-5 gadi jau ir tādi aktīvāki. Esam izbūvējuši vairākus objektus gan Holandē, gan Vācijā. Tagad arī pēc esošās tirgus situācijas pievēršamies arī vairāk tieši Latvijas tirgumu, gan privātajiem, gan arī juridiskajām personām. Veicam arī projektēšanas darbus, arī saules paneļu projektēšanas un arī elektrotīklu projektēšanas. Arī veicam dažādus elektrotehniskos mērījumus, arī, kas ir tagad diezgan aktuāli ugunsdrošības, arī māju nodošanas eksploatācijā. Piedāvājums ir diezgan plašs, pieredze mums ir diezgan liela, jau paši šajā sfērā strādājam, personīgi es jau kaut kādi gandrīz 15 gadi. Esmu certificēts elektricis gan būvdarbu vadīšanā, gan arī būvuzraudzībā. Mēs no savas puses klientiem palīdzam izvēlēties viņiem optimālāko sistēmu, kas būtu piemērota tieši konkrētam objektam, kā arī izvērtējot elektrības lietošanas paradumus, veicam aprēķinus, lai šī uzstādītā sistēma atmaksātos pēc iespējas īsākā laikā. Klientiem, kuriem ir doma par jaunbūvi vai arī jumta maiņu, mēs iesakām integrēto saules paneļu sistēmu, jo tādā veidā var iekonomēt uz jumta segumu, jo saules panelis pats kalpos kā jumta segums. Saules paneļu montāžā 30% ir elektriķa darbs un 70% ir jumiķa darbs. PV Servis komandā ir pieredzējuši jumiķi, kas izdara pamatdarbu uz jumta, un tad atlikušo jau saslēdz invertoru, saslēdz
pareizi vadus, jau certificēti elektriķi. Vēsturiski mūsu uzņēmums ir zināms kā lietotu automašīnu tirgotājs, bet jau kādus 5-6 gadus mēs ļoti intensīvi un, es teiktu, agresīvi ejam Latvijas tirgu ar dažādām precēm, kas saistītas gan ar mājsaimniecību, gan ar komunālu saimniecību, gan pamatā lauksaimniekiem nepieciešamās preces un tieši tādas interesantas pozīcijas, kuras līdz šim nav bijušas sastopamas Latvijas tirgū kopumā. Galvenie virzieni ir lauksaimniecības, dažāds aprīkojums, tehnika arī, jau ir traktori, tad komunāla tehnika, tas ir sūkņi, ūdens sūkņi, zemes urbi, vibroblietes, iekšdedzes motori, kuri ir nepieciešami visiem agregātiem, kurus mēs kādreiz uz ielas redzam, kurus uzrauja ar striķi un tad viņi sāk strādāt. Tātad visi tie purkšķošie motoriņi, kuri ik pa laikam ir jāmaina dažādiem agregātiem. Tie saucamie Hondas tipa vertikālās un horizontālo asu motori, kuri ir mums nevis Honda, bet ir kopijas, precīzas kopijas un kuri ir ar tādu pašu kvalitāti, kā ir lielie brendi. Atsevišķa sadaļa ir rampas uzbraucamās, tās mēs kādreiz Latvijā paši meklējām, nevarējām dabūt, un sapratām, ka šī tirgus niša ir tāda, ko vajadzētu piepildīt. Tātad uzbraucamās rampas dažādiem agregātiem, tā skaitā arī invalīdu ratiņu uzbraucamās rampas, kas ir pilnīgs jaunums, manuprāt, Latvijas tirgu. Atsevišķa sadaļa ir arī sportistiem, kartingistiem, autobraucējiem, kartinga detaļas. Mēs piedāvājam motoru dažādas uzlabošanas vajadzībām, nepieciešamās detaļas un arī smērvielas, apģērbu, ekipējumu, ķiveres, arī tādas lietas mums ir. Tāpat arī mēs absolūti nodrošinām visas detaļas mūsu nopirktajām precēm. Tas ir ļoti svarīgs moments patērētājiem, ja viņš pērk, ka viņš zina, ka viņš pie mums arī pēc gadu varēs nopirkt nepieciešamo rezerves daļu. Tad mums ir jaunums ir tāds šādi te mehāniski rati, piemēram, ar kuriem var aizvest līdz pat 250 kg. Vienalga. Tā var būt grāns, melnzemi, kūtsmēsli tie var būt, un viņam nav ar tačku jāstum, bet viņš var jau iedarbinot motoru, aizbraukt tur, kur vajag. Atsevišķs segments mūsu tirdzniecības lauciņā ir motobloki. Tas ir vēsturiski lauku cilvēkiem ir labi zināms agregāts, ar kuru kādreiz varēja pārvietoties un vest gan sienu, gan kartupeļus no lauka nos. Un mēs piedāvājam gan jaunākās paaudzes motoblokus, tur ar visiem iespējamiem agregātiem, ieskatot kartupeļu racējus, tur var skaitīt vēl un vēl piekabas. Un vēl, kas ir ļoti interesanti, mēs piedāvājam uzstādīt jaunus motorus tiem motoblokiem, kas vēl ir kaut kur nomētājušies laukos vai kuriem motori ir tā kā beigti. Mūsu prioritāte ir tas, lai ir rezerves daļas, laba kvalitāte un klientam vienmēr tiek izskaidrots, kas ir par lietu un saremontēts viņa mehānisms. Paldies visiem, kas šorīt bija kopā ar mums pie TV ekrāniem. Ar jums bija kopā raidījums Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Lai jums skaistas brīvdienas un tiksimies jau augusta mēnesī. Atā!